Pagājušajā gadsimtā cilvēki gandrīz 50 gadu garumā bija spiesti izbaudīt kolhozu dzīvi. Paudzes ir mainījušās, un šodien daudzi nemaz nezina, kā dzīvojuši viņu vecāki un vecvecāki kolhozu laikos. Tāpēc pagājušās darba nedēļas izskaņā Talsu novada muzejā tika atklāta izstāde Kas tas ir kolhozs? Cīņa, Banga, Lāčplēses, Vārpa un daudzi citi kolhozi pagājušā gadsimta vidū bijušajā Talsu rajonā saradās kā sēnes pēc lietus. Bijušais kolhoznieks, agronoms un priekšsēdētājs Jānis Kalniņš gandrīz 30 gadus nostrādājis kolhozā ar latvisku nosaukumu Lāčplēses. Pats sākums bija, manā skatījumā, tā bija Latvijas lauksaimniecības atstumšana pat cikiem gadiem, jo es esmu Ulmaņa laika zēns. Nostalģija ir pēc tiem laikiem? Nē, nekāda. Imants Zeļģis joprojām palicis uzticīgs lauksaimniecībai. Viņš ik gadus apsēja vairāk nekā 1000 hektāru graudaugu zemes. Taču padomju laikos pabijis gan kolhozā Vārpa, gan arī 16 gadus kolhozā Kurzeme. No saimniecības, kuru visās sanāksmēs lamāja līdz tam stāvoklim, kad jebkurā diennakts stundā mums kontā stāvēja 1 miljons Krievu rubļu un nebija problēmas, ko vajadzēja, to mēs varējām visu atļauties, iegādāties, jebko. Kolhozu laiks bija smags un grūts, taču daudziem tas palicis atmiņā arī ar kopīgām talkām, izbraukumiem un darba ražīguma rādītājiem. Viņi tāpat mīl, tāpat bēdājas, bērnus audzina, skolo, bet viņi ir ielikti tajā laikā, tajā ideoloģiskajā apvalkā, kāds tur valda. Ja? Tas atalgojums par viņu darbu kolhozā varbūt vienotreiz tikai sarkanais vimpelīts un goda grāmata, bet tas ir viņa darba novērtējums. Jā, arī tam slaucējam tās savilktās rokas un vīriem muguras un kājas un tā tālāk, bet tas ir viņu, tā ir viņu dzīve. Izstādes atklāšanā bijušie kolhoznieki kavējās atmiņās par kolhozu laiku un salīdzināja arī tā laika rādītājus dažādās nozarēs ar mūsdienu. Izrādījās, ka graudkopības rādītāji ir samērā līdzvērtīgi, taču lopkopība kolhozu laikos bijusi daudz attīstītāka. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.